Tu zini, cik es reizes esmu diskutējis par to, vai mēs drīkstam uzrunāt klientus tu vai uz jūs? O, Nu, vienkārši rakstot tekstus, es rakstu vienmēr vienkārši. Vienalga kāds klients tur parasti pirmajā personā. Man nevajag, hei, jūs vai jums interesē tas vai šitais. Es runāju ar tevi konkrēti. Tu tak viena skaties, tu viena scrollo Facebook, tu lasi vienu jā, e-pastu, vai ne? jā. Ne jau jūs sasēžaties 100 cilvēki zālē, jums uz lielā ekrāna ir e-pasts, un jūs visi lasat e-pastu tagad Šis kopā. ideja, jā, 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 tā kā, jā. tu vienkārši tur raksti vienam konkrētam cilvēkam, un tad ko dod tas, ka tu it kā uztaisi to savu ķipa, to klientu avataru, un tu beigās runā ar visiem klientiem. Mm, Tā kā vienkārši nebaidīties arī. Es viņam arī parasti saku, pagaidi, ja tas klients, ja viņu aizvainos tas, ka tu viņu uzrunā uz tu, tad lai viņš nav tavs klients. jā. Jo tajā brīdī, kad parasti tie cilvēki, kad sāk strādāt, sastrādāties un tā tālāk, viņi tāpatās vienmēr pāriet uz tu. Nu, tas nenozīmē, ka es arī, tā kā pieņemsim, es arī ar vecāks cilvēks uzrunāju uz jūs, bet es parasti paprasu, vai drīkst pāriet uz tu, un tajā brīdī, kad viņi saka, jā, protams, drīkst, tad es pārēju. Bet es tāpatās mārketingā, tekstos visur rakstīšu tu, tev, es tev varu palīdzēt, es zinu, kā tu jūties, es saprotu tevi, es varu izdarīt tev šādas, šitādas un tā tālāk lietas. Jā. Forši es nebiju nekad iedomājies, jo es neesmu nekad taisījis uz jūs. Es gan ļoti parasti formāli runājos ar cilvēkiem, ja man vajag tāds, man patīk. Bet, tā kā runāties tā, ja ir kaut kādā, es aiziešu tur uz uzņēmumu, pieņemsim, tur būs uzņēmuma vadītājs, es teikšu uz jūs arī. Jā, Tāda. Bet tas ir, man liekas, tas ir mans īstenībā variants no sērijas, kā mazliet pielīst. jā, Tā kā, lai arī nav tas nērtais, jo tāpēc, kad man būtu nērti no sākuma uzreiz uz tu, tāds, tu. jā, Mm. es arī uzrunāju uz jūs. Un tad kādā brīdī sarunā paprasīju, vai drīkst uz tu, un tāpat tās Jā, vienkārši automātiski citreiz ritīgi ilgi visu laiku saka, jūs. Jo jā, jā. vienkārši, Jā. es pieradu tā, ka tu ar vecākiem cilvēkiem, cienot, vai ne, vienkārši vecāks cilvēks tāpat tās tu Mm. vienmēr uzrunā uz jūs. Un tad man kāds citreiz Bet vēl. reklāmā es neiedomājos, jo arī, ja es domāju, pieņemsim, ja tas ir uzņēmums, jau, un, pieņemsim, mēs jums palīdzēsim. Viņš, man liekas, tā baigi tālu kaut kā skan. Jā, Tāds baigais attālums, kas tad esat tie jūs, un kas tad esat tie, kas ir tie mēs, kuriem jūs palīdzēsiet. jā, Tāds viss. Noteikti jā, ir tam savu vietu arī kaut kur, bet jā, interesanti, labs, good jā, point, jā. tajā pašā, tieši to, ko mēs tikko skatījāmies, ja tajās, ads library, tur reklāma tajā bibliotekā, iekš Facebookā. Tur jau arī tu vari apskatīties vienkārši kā lielie zīmoli. Lielie zīmoli arī uzrunā normāli uz tu. Tas Mm, pats LMT, es esmu sūtījis LMT arī kā piemēru klientiem. Vienkārši paskaties, kur skaties, liela kompānija. Viņi arī raksta, tev jā. labākais tavs piedāvājums. Tu ietaupīsi jūsu telefonu rēķinu, nevis uzmanību visiem uzņēmējiem. Jūs varat ietaupīt uz, uz to vai šito. Nē, vienkārši tu Mm, taupi, tu iegūsti, tu visu kaut ko jā. dabūni. Droši vien vienīgais, kurš šis var noderēt, ir tad, ja tu sūti bukletus uz veciem ļaužiem, uz viņu mājām, ka tu gribi nopirkt kaut ko. Tad viņiem gan es pieļauju, ka viņiem varētu patikt, ka viņus uz jūsu uzrunā. Vai Ja jūs jau varbūt, esat jā. apskatījies mūsu jaunāko silto vilnas sedziņu piedāvājumu? Jā, tas brauc pausīm. Jā, Ritīgi. jā, jā, jā. Jā, Jā, baigi labi. Jā, tā kā man liekas, ka rekur ir daudz lietas īstenībā, kas, tad, ja iet pie kāda, lai taisītu reklāmas, un arī paši tie, kas šobrīd noklausās šo podkāstu, var paņemt priekš sevis. Bet, ja jūs ejat pie speciālista, tad noteikti ir kaut kas mazliet jāzina. Ko mēs gribam, ir mazliet jāuzdrošinās. Vai nu tas ir rekur, ja tā uzdrošināšanās, ja kādam ir bail un attaisnojums, es neiešu pie kāda likt, kāds, lai man palīdz reklāmas salikt, jo man būs kaut kur jārunā, tad ir arī risinājums. Ir arī citi cilvēki, kas to var izdarīt jūsu vietā. Tā kā tas, man liekas, ir fantastisks. Jā, tāds. jā, vienkārši visu laiku domāt par to un meklēt kaut kāds risinājums. Zin kā, Mm, pat cilvēki jau to nedarītu, ja tas neatmaksātos. jā, Tā kā iedomājies, vispār, ja tā padomā, iedomājies, man ir darbs, aģentūrām reāli ir darbs tikai tāpēc, ka tev pašam bail to darīt, tu pats negribi iemācīties, kā taisīt mārketingu, tad tu vienkārši uzņēmējs reāli
maksā naudu kādam citam, lai kāds cits to dara viņa vietā. Bet pa lielam iedomājies, ja tu skaties uz jebkuru uzņēmēju, kas ir vēl svarīgāks par mārketingu un pārdošanu? Tā kā nav jau nekā svarīgāk. Vienkārši tas kas bez mārketinga un pārdošanas nav uzņēmuma. Nav. Tev var būt vienalga, kāds tev tur produkts superīgs ir vai nav. Ko tu tur esi uztaisījis, ja tu viņu vienkārši nepārdos, tu nevari kādā veidā palīdzēt. Tāpēc ir jāmeklē kanāli, jāskatās kādā veidā